Labdien! Mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, piemēram, ir kāda situācija, kas ir jāatrisina, bet nav zināms, kā rīkoties. Kā rīkoties, pie kā iet, kurš var dot padomu, ko teiks kārtis. Aiziet. Nu labi, skaidrs. Kad kaut kur jāaiziet, mums tas ir skaidrs. Aiziet no tās situācijas, skatīt citas situācijas. Tā var būt. Skatāmies. Aiziet no bailēm, paša bailēm. Aiziet no paša bailēm, pašas bailēm. Ir jau rāda ceļu. Jums rāda ceļu, jau jāievēro. Ir daudz kas noskaidrots jau, ir vēl jānoskaidro. Ir vēl jānoskaidro arī attiecībā par ģimeni. Attiecībā te par ģimeni. Jūs jau esiet savā spēkā, savā enerģijā, jūs jau esiet sasniegusi to. Jūs par ģimeni daudz ko esiet noskaidrojusi. Jūs jau ziniet, kā var izveidot laimīgu ģimeni. Laimīgu ģimeni. Un te ir jāskatās vēl. Jāturpina ar sociālajiem tīkliem sadarboties. Jā, labas attiecības jāveido. Tagad. Esiet harmonijā ar sevi. Turpiniet darīt to, kas patīk. Tā nasta, smaga nasta. Ir jāpastrādā. Ir jāiet citur. Tur, kur jums ir durvis atvērtas. Nevis tur, kur mazas durvis, nevis tur, kur durvis ir ciet. Ejiet un radiet to. Ejiet, radiet, māciet, savu ģimeni māciet. Sadarbojieties ar sociālajiem tīkliem. Ievērojiet to, kādas jums ir sajūtas, kādas jums ir emocijas. Jums noteikti teiks sapņos, rādīs viedus sapņus.
un rādīs jūsu jaunas iespējas. Jā, kā bija teikts, cik interesanti runā Kārtis. Ja ir kaut kāda situācija, kur jūs rada uztraukumu, bailes, aizejiet no tās. Vienkārši aizejiet. Labs padoms, vai ne? Un nodarbojieties ar to, kas jums padodās, kas jums patīk. Ejiet tur, kur durvis veras vaļā. Nevis tur, kur jāsitās durvīs. Ejiet kā uzvarētājs. Nu, ar cieņu, protams, vai ne? Ar cieņu pret visiem, jo jūs esiet ļoti gudrs jau cilvēks, kur jūs jau varat daudz ko citus cilvēkus pamācīt. Jā, jūs esiet līdzsvarā, jums ir visas kā atbildītes jau saņemtas sevi. Daudzas lietas jau ir atrisinātas. Jūs tagad varat nodot zināšanas citiem. Vīrietis. Te ir vīrietis, kuram ir mantiskās vērtības svarīgas. Vīrietis egoistisks, mīl viegli padzīvot, viņš grib nomest nastu un atnest jums tā kā dāvanu. Kā arī uzvarētājs parādīt sevi, ar ko mums tagad stāsts. Jo tādēļ, ka viņam pašam māja jau deg, vienkārši ir jau problēmas, tāpēc viņš grib ierasties pie jums. Dzīve liek, piespiež viņu darīt citādāk. Ne tā, kā iepriekš. Viņam arī piespiež būt par labu cilvēku. Jāskatās tālāk Kārtis, viņš skatās uz jums kā uz nevarīgu, uz slimu, noniecinošā pozīcijā. Viņš lika jums atskatīties atpakaļ. Atskatīties atpakaļ. Sūtīja ziņu. Jūs ticējāt un tās atslēgas atradāt. Meklējāt šo spēku lauvas. Meklējāt šo lauvas spēku. Tā. Kādai jābūt patiesai ģimenei? Viņš
bija kā kārdinātājs. Viņš nesa jums mazas dāvaniņas, lai justos labi. Bet jūs arī jutāties labi. Jūs arī jutāties labi un tik meklējāt pie sevis savas atslēdziņas. Neviens jums tās priekšā neteica. Un tā bija dzīves mācība. Kā skoliņa. Un jūs palikāt aiz stikla. Un tas jūsu cilvēks aizgāja. Bet viņš mēģināja atpakaļ. Viņam patika jūsu atslēdziņas, jūsu tās atbildes, kāpēc jūs jūtaties labi. Mēģināja dažādi jūs ietekmēt, negatīvi. Lai aizietu jaunā dzīvē, jaunās iespējās. Tā. Te ir, lai jūs sēdētu šādi būrītī. Un turpināja satikties ar 2 sievietēm. Patiesībā viņš nevienu negribēja. Viņš tikai gribēja noskatīties no malas. Darīt tā, kā viņam izdevīgi. No malas. Novērot. Ko jūs darat, ar ko jūs nodarbojaties un kāpēc jūs jūtaties tā labi, ar kādu lietu nodarbojaties. Un tas izbeidzās. Novērošana izbeidzās, jo viņam nācās strādāt. Dzīve piespieda strādāt, būt pašam pašpietiekamam, meklēt savas atbildes, būt kā imperatoram. Viņš, par cik viņam arī materiālās vērtības ir svarīgas, tad viņš nodarbojās ar savu darbu. Turpināja sadarboties ar citiem. Tas, kas viņam ir izdevīgi līdz, viņš nonāca šādā situācijā. Arī apslimis. Cik interesanti. Domāju, būs mazāks stāsts. Jā, viņš apslima un arī radās visādas problēmas, nesapratni, neziņa, bailes. To, ko jūs piedzīvojāt, to viņš sāka piedzīvot.
Bet jūs pa to laiku palikāt zvaigzne un tāla. Nodarbojoties ar savu lietu, savām lietām, savu iecerēto. Viņam gribētos noskatīties, vērot, novērot jūs. Jūsu prieku. Viņš meklē veidu, kā viņš varētu pievienoties jums. Atkal ar dažādām manipulācijām. Šeit tā kā brīdinājums ar manipulācijām, ar kādu dāvanu. Tā kā viņš māk. Caur materiālām vērtībām. Lai šūpinātu tālāk jūsu stabilitāte, jā. Un atkal divas sievietes, ne tik divas, jau 3. Jo viņš tā māk iegūt enerģiju caur sieviešu enerģiju. Tas ir viņa veids. Viņš tādā veidā māk tikai iziet, noturēties uz tā krasta malas. Viņš vēro, atskatās atpakaļ. Atskatās atpakaļ. Jo grib dziedināties. Arī ir dažādas bailes. Deguļ naktīs. Domā par jums, jo zin, ka jums ir atslēdziņas rokās jau iegūtas. Jūs to tās atbildes esiet saņēmusi. No šāda stāvokļa kā bārene esiet aizgājusi. Pēdējā kārts. Un zināšanas tās dziļās, patiesās jau esiet sapratusi. Bet jāturpina tāpat augt. Un kam vajag tās zināšanas, kas jūs uzmeklē, ar tiem arī padalīties. Lūk, kāds mums stāstīts no atslēgas tādu durvju, kā viņas. Lūk, ja patika, atzīmējiet, uzrakstiet komentāru kādu. Vai jums ir kaut kas līdzīgs? Sastapāties. Un līdz citai reizei.